Rainis un Aspāzija. Šis ir Raiņa un Aspāzijas gads, viņu dzimšanas gads. Rainim 150, Aspāzijai 150 gadi. Saistībā ar to gadu atpakaļ es uzrakstīju projektiņu Raiņa suņi un Aspāzijas kaķi un iesniedzu Latviešu fondam. Latviešu fonds sadzirdēja, atbalstīja, un Salcgrīvas novadā notika 6 tikšanās. 6 tikšanās ar mūsu latviešu dzejnieku Uldi Ausekli. Šī projektiņa saturā domiņa bija tāda, ka Uldis Auseklis, kurš daudz gadus ir bijis saistībā ar Raini un Aspāziju, kas vadījis Raiņa un Aspāzijas māju muzeju Rīgā Baznīcas ielā, ļoti daudz zina par šiem abiem mūsu dižajiem dzejniekiem. Un man doma bija, kā uzrunāt bērnus. Daudz tiek rakstīts, runāts par Raini, Aspāziju, visu šo jubilejas gadu. Bet kā vēl papildus tieši uzrunāt tos pašus mazākos bērndārs, bērnus, pirmās klasītes bērnus. Un tad man radās domiņa, ka varētu piesaistīt kaut ko mīļu, īpašu, par ko bērni domā, rūpējās, par sunīšiem un kaķīšiem. Un tādēļ arī projekta nosaukums bija Raiņa suņi un Aspāzijas kaķi. Uldis Auseklis apmeklēja 6 vietas Salcgrīvas novadā. Tā bija Korģenes biblioteka, Salcgrīvas bērndārs, Ainažu skola, Liepupes skola. Tikās ar bērniem, stāstīja par Raini un Aspāziju caur mūsu mīluļu suņu un kaķu prizmu, runājot par Aspāziju, viņas kaķiem, kuri ir bijuši daudz un ko dzejniece ļoti mīlējusi, un arī Rainis ir rakstījis par sunīšiem. Šo fondu atbalstīja Latviešu fonds, un kopā ar mums visas šīs reizes 6, kopš viesojās Uldis Auseklis mūsu novadā, bija arī Latviešu fonda pārstāvis Valdis Bērziņš. Es tiešām esmu pateicīga Latviešu fondam, bērnu, skolēnu vārdā, ka mums bija iespējas šīs tikšanās norganizēt. Un es domāju, ka tas ir liels papildinājums bērnu, skolēnu zināšanām. Un šādi viņi tika uzrunāti. Un paskatoties uz saviem sunīšiem un kaķīšiem, kaut kur zemapziņā pavīdēs Aspāzija, Rainis, sunīši, kaķīši, mūsu dižie dzejnieki.